Lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 5. nodaļas. Bet augstais priesteris cēlās un visi, kas pie tā bija, un tapa bardzības pilni, un pielika apustuļiem rokas, un tos iemeta pilsētas cietumā. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis, un tos izveda un sacīja: ejiet un Dieva namā stāvēdami runājiet uz ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus. Bet to dzirdējuši tie iegāja agri no rīta Dieva namā un mācīja. Bet augstais priesteris un tie, kas līdz ar viņu, nāca un sasauca augsto tiesu un visus Izraēla bērnu vecajus un sūtīja uz cietumu tos atvest. Bet sulēņi tur nogājuši, tos neatrada cietumā, un atnākuši to pasludināja, sacīdami: mēs cietumu gan atradām droši aizslēgtu un sargus ārā stāvam durvju priekšā, bet atvēruši mēs iekšā neatradām neviena. Kad nu priesteris un Dieva nama virsnieks un augstie priesteģi šos vārdus dzirdēja, tad tie par to iztrūkās. Kas tas esot? Un tur kāds nāca un tiem pasludināja, sacīdams: redzi, tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv Dieva namā un māca ļaudis. Tad virsnieks ar sulēņiem nogāja un tos atveda, bet ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, kā ar akmeņiem netaptu nomētāti. Un tos atveduši, tie tos stādīja augstās tiesas priekšā, un augstais priesteris tiem vaicāja, sacīdams: vai mēs pavēlēdami jums neesam pavēlējuši nemācīt šai vārdā? Un redzi, jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi un gribat pār mums vest šā cilvēka asinis. Bet Pēteris un apustuļi atbildēja un sacīja: Dievam būs vairāk klausīti nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nokāvuši, to piekārdami pie koka. Viņu Dievs ar savu labo roku ir paaugstinājis par kungu un pestītāju, Izrēlam dot atgriešanos un grēku piedošanu, un mēs esam viņa liecinieki šinīs lietās, un arī svētais gars, ko Dievs tiem devis, kas viņam paklausa. Kad viņi to dzirdēja, tad tas tiem iedūra sirdī, un tie viņus meklēja nokaut. Bet viens no augstās tiesas, farizejs, vārdā Gamaliēls, bauslības mācītājs, no visiem ļaudīm godā turēts, piecēlās un pavēlēja apustuļus uz brīdi izvest, un sacīja uz viņiem: jūs, Izraēla vīri, apdomājieties labi par šiem cilvēkiem, ko jūs gribat darīt, jo pirms šīm dienām Teuda cēlās sacīdams, ka viņš kas esot, tam cilvēkam pulks pie 400 pieķērās. Tas ir nokauts, un visi, kas tam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Pēc viņa pierakstīšanas laikā cēlās Jūda no Galilejas un novērsa sev līdzi daudz ļaužu. Šis arī dzen ir nomaitāts, un visi, cik viņam paklausīja, izklīdināti. Tādēļ es jums saku, atstājieties no šiem cilvēkiem un lieciet tos mierā, jo ja šis padoms, jeb šis darbs ir no cilvēkiem, tad tas iznīks, bet ja tas ir no Dieva, tad jūs to nevarēsiet iznīcināt, un ka vēl jūs netopat atrasti karjotāji pret Dievu. Un viņi tam paklausīja, un apustuļus iesauca, tos šaustīja un tiem pavēlēja nerunāt Jēzus vārdā, un tos atlaida. Tad nu tie līgsmodamies aizgāja no augstās tiesas, ka tie bija cienīgi turēti viņa vārda dēļ kaunu ciest, un nemitējās ikdienas Dieva namā un mājās mācīt un Jēzu Kristu priecīgi pasludināt. Piektā Mūzes grāmata, 25., 26. un 27. nodaļa. Kad starp vīriem ir kāda ķilda, un tie ies tiesas priekšā, tad soģiem tos būs tiesāt, un taisno taisnot, un netaisno notiesāt. Un ja vainīgais sitienus pelnījis, tad lai soģis tam liek mesties zemē, un klātbūdams tam liek sitienus dot ar skaitu pēc viņa vainas. 40 sitienus lai tam liek dot, ne vairāk, lai, ja tas to vēl vairāk sistu pāri par to, tavs brālis nekļūtu nicināts tavās acīs. Vērsim, kas labību min, tev nebūs purnu apsiet. Kad brāļi kopā dzīvo, un viens no tiem mirst, un tam dēla nav, tad mirušā sievai nebūs par sievu tapt citam kādam svešam vīram, bet tā vīra brālis, lai pie viņas ieiet, un to ņem par sievu, un tai dara,
kas vīra brālim pienākas. Un pirmdzimušo, ko viņa dzemdēs, viņam būs likt sava nomirušā brāļa vārdā, lai viņa vārds no Izrēla netop izdeldēts. Bet ja šim vīram nepatīk ņemt sava brāļa sievu, tad lai brāļa sieva iet pie vecajiem vārtos un lai saka, mans vīra brālis liedzas savam brālim celt vārdu Izrēlā, viņš man negrib darīt, kas vīra brālim pienākas. Tad lai pilsētas vecai viņu aicina un uz viņu runā. Ja tad viņš pastāv un saka, man nepatīk viņu ņemt, tad lai viņa brāļa sieva iet pie viņa vecaju acu priekšā, un lai viņam novelk kurpi no kājas, un lai viņam spļauj vaigā, un lai viņa atbild un saka, tā lai notiek vīram, kas negrib uzcelt sava brāļa namu, un viņa vārds Izrēlā taps nosaukts Baskāju nams. Kad vīri viens ar otru kaujas, un viena vīra sieva pieiet glābt savu vīru, no viņa sitēja rokas, un izstiepj savu roku un sagrābj sitēja kaunumu, tad tev viņai to roku būs nocirst, lai tava acs nežēlo. Tev nebūs divējādu svaru turēt savā kulē, lielu un mazu. Tev nebūs divējādu mēru turēt savā namā, lielu un mazu. Lai tev ir pilnīgs un taisns svars, lai tev ir pilnīgs un taisns mērs, ka tu ilgi dzīvo zemē, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos. Jo ik viens, kas to dara, ik viens, kas netaisni dara, tas tam kungam Jahvem tavam dievam ir negantība. Piemini, ko amalekieši tev darījuši ceļā, kad izgājāt no Ēģiptes zemes, kā viņi pret tevi cēlās ceļā un tevi kāva aizmugurējos visus nespēcīgos aiz tevis, kad tu biji piekusis un noguris, un tie nebijās dieva. Kad nu tas kungs Jahve tavs dievs tev būs devis dusu no visiem taviem ienaidniekiem visapkārt zemē, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos par īpašumu iemantot, tad amalekiešu piemiņu tev būs izdeldēt no pasaules, neaizmirsti to. Un kad tu nāksi zemē, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos iemantot, un tu to dabūsi un tur dzīvosi, tad tev būs ņemt no visiem zemes augļu pirmajiem, ko tu ievāksi no savas zemes, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos, un tev tos būs likt kurvī un iet uz vietu, ko tas kungs Jahve tavs dievs izredzēs, ka viņa vārds tur mājo. Un tev būs iet pie priesteļa, kas tajā laikā būs, un uz viņu sacīt, es šodien apliecināju tā kunga Jahves tava dieva priekšā, ka es esmu ienācis zemē, ko tas kungs Jahve mūsu tēviem ir zvērējis mums dot. Tad priesterim no tavas rokas būs ņemt kurvi un to likt tā kunga Jahves tava dieva altāra priekšā. Un tev tā kunga Jahves sava dieva priekšā būs atbildēt un sacīt, mans tēvs bija izģindis sīrietis un nogāja uz Ēģiptes zemi un piemita tur ar mazu ļaužu pulku, un tur kļuva par lielu, stipru un varenu tautu. Bet Ēģiptieši mums darīja ļaunu un mūs spieda un mums uzlika grūtu kalpošanu. Tad mēs brēcām uz to kungu Jahvi savu tēvu dievu, un tas kungs Jahve paklausīja mūsu balsi un ieraudzīja mūsu bēdas un mūsu grūtumu un mūsu spaidus. Un tas kungs Jahve mūs izveda no Ēģiptes zemes ar stipru roku un izstieptu elkoni un ar lielu iztrūcināšanu un ar zīmēm un brīnumiem. Un viņš mūs ir vedis uz šo vietu un mums devis šo zemi, zemi, kur piens un medus tek. Un nu redzi, es esmu atnesis augļu pirmais no zemes, ko tas kungs Jahve man ir devis. Tad tev tos būs atstāt tā kunga Jahves sava dieva priekšā un pielūgt to kungu Jahve savu dievu. Un tev būs priecāties par visu labumu, ko tas kungs Jahve devis tev un tavam namam, tev un tavam levītam un tavam piedzīvotājam, kas ir tavā vidū. Kad tu būsi atdevis 10. tiesu no visiem saviem augļiem 3. gadā, šis ir 10. tiesas gads, un būsi devis levītam, piedzīvotājam, bāriņam un atraitnei, ka tie dzīvo tavos vārtos, ēd un ir paēduši, tad tev tā kunga Jahves sava dieva vaiga priekšā būs sacīt. Es to, kas svētīts, no namā esmu iznesis, un esmu to arī devis levītam un piedzīvotājam, bāriņam un atraitnei pēc visām tavām pavēlēm, ko tu man esi pavēlējis. Tavas pavēles es neesmu ne pārkāpis, ne aizmirsis. Es no tā neesmu ēdis savā skumībā, un no tā neesmu neko atrāvis, kad biju nešķīsts. Es no tā arī neesmu devis mirušajiem. Es tā kunga Jahves sava dieva balsī esmu klausījis. Es esmu darījis, tā kā tu man esi pavēlējis. Skaties zemē no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savus Izraēla ļaudis,
un zemi, ko tu mums esi devis, kā tu mūsu tēviem esi zvērējis, zemi, kur piens un medus tek. Šinī dienā tas kungs Jahve tavs dievs tev pavēl šos likumus un šās tiesas darīt, tad nu turi un dari tos no visas savas sirds un no visas savas dvēseles. Šodien tu tam kungam Jahvem esi sacījis, lai viņš tev ir par dievu, un ka tu gribi staigāt visos viņa ceļos un turēt viņa likumus un viņa baušļus un viņa tiesas un klausīt viņa balsī. Un tas kungs Jahve tev šodien ir sacījis, lai tu viņam esi par īpašu tautu, kā viņš tev runājis, un lai tu turi visus viņa baušļus, un ka viņš tevi augsti cels pār visām tautām, ko viņš ir darījis par slavu savam vārdam un par godu, un ka tu būsi svēta tauta tam kungam Jahvem, savam dievam, kā viņš runājis. Un Mūzes līdz ar Izraēla vecajiem pavēlēja ļaudīm un sacīja, turiet visu pavēli, ko es jums šodien pavēlu, un kad jūs iesit pāri pār Jordānu, uz zemi, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos, tad tev būs uzcelt lielus akmeņus un tos apmest ar kaļķiem, un tev uz tiem būs rakstīti visus šās bauslības vārdus, kad tu esi gājis pāri un iegājis zemē, ko tas kungs Jahve tavs dievs tev dos, zemi, kur piens un medus tek, kā tas kungs Jahve tavu tēvu dievs tev runājis. Kad jūs nu iesit pāri pār Jordānu, tad jums šos akmeņus, par ko jums šodien pavēlu, būs uzcelt Ebala kalnā un tos apmest ar kaļķiem, un tur tev būs altāri uztaisītam kungam Jahvem savam dievam, altāri no akmeņiem, tev tos nebūs apstrādāt ar dzelzi. No veseliem akmeņiem tev būs uztaisītā kunga Jahves sava dieva altāri, un uz tā upurēt dedzināmos upuļus tam kungam Jahvem savam dievam. Tev arī būs upurēt pateicības upuļus, un tur ēst un priecāties tā kunga Jahves sava dieva priekšā. Un uz šiem akmeņiem tev būs rakstīt visus šās bauslības vārdus skaidriem rakstiem. Un Mūzes un priesteļi, levīti, runāja uz visu Izraēlu un sacīja, ņem vērā un klausies, Izraēl, šai dienā tu esi kļuvis par tā kunga Jahves sava dieva tautu, tāpēc tev būs klausīt tā kunga Jahves sava dieva balsī un darīt viņa baušus un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Un Mūzes pavēlēja ļaudīm tai dienā un sacīja, šie lai stāv uz Gerizima kalna un lai ļaudis svētī, kad jūs būsit gājuši pāri pār Jordānu, Simeons un Levijs un Jūda un Isašars un Jāzeps un Benjamins, un šie lai stāv uz Ebala kalna, lai nolādētu, Rūbens, Gads un Ašers un Zebulons un Dans un Naftalis. Tad levītiem būs sākt un sacīt ar skaļu balsi uz visiem Izraēla ļaudīm, nolādēts, kas taisa kādu izgrieztu vai izlietu tēlu, negantību tā kunga Jahves priekšā, gudru rokas darbu, un kas to slepeni uzceļ, un visiem ļaudīm būs atbildēt un sacīt āmen. Nolādēts, kas nicina savu tēvu vai savu māti, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas pārceļ sava tuvākā robežas, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas aklu ceļā apmaldina, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas tiesu groza piedzīvotājam, bāriņam un atraitnei, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas guļ pie sava tēva sievas, jo viņš atsedzis sava tēva apsegu, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas guļ pie kāda lopa, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas guļ pie savas māsas, sava tēva meitas vai savas mātes meitas, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas guļ pie savas sievas mātes, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas savu tuvāko slepeni nosit, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas ņem dāvanas, izliet nenoziedzīgas asinis, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Nolādēts, kas netur šās bauslības vārdus, pēc tiem nedarīdams, un visiem ļaudīm būs sacīt āmen. Ījaba grāmata, 16. nodaļa. Tad Ījabs atbildēja un sacīja, tādas lietas nu pa pilnam esmu dzirdējis, jūs visi esat nelāga iepriecinātāji.
Vai tie uzpūstie vārdi nu būs galā, vai kas tevi dzen tā atbildēt? Es gan tāpat runātu kā jūs, kad jūsu dvēsele būtu manā vietā, ar vārdiem es pret jums turētos un kratītu savu galvu pār jums. Es jūs stiprinātu ar savu muti, jūs iepriecinātu ar savām lūpām. Kad es runāju, tad manas sāpes nerimst, un kad es klusu ciešu, vai tad tās nostājas? Tiešām, nu viņš mani nokausējis. Tu esi izklīdinājis visu manu saimi un mani darījis grumbainu. Tas ir par liecību, un mana liecība cēlās pret mani un mani apsūdzēja pašā vaigā. Viņa bardzība mani saplosīja un vajāja. Viņš sakož savus zobus par mani. Mans pretinieks met briesmīgas acis uz mani. Tie atplēš muti pret mani, un lādot tie mani sit vaigā, tie sapulcējas kopā pret mani. Dievs mani nodevis neliešiem, un man licis nākt ļauno rokā. Es biju mierā, bet viņš mani sadauzījis. Viņš mani grābis pie kakla un mani satriecis, un mani licis sev par mērķi. Viņa būtas ap mani skraida, viņš sašķēlis manas iekšas un nav taupījis. Viņš manu žūti izlējis zemē. Plosīdams viņš mani plosot plosījis, viņš kā pats varenais pret mani lauzies. Es maisu esmu šuvis ap savu ādu un savu ragu licis pīšļos. Mans vaiks ir nosarcis no raudām, un pār maniem acu plakstiņiem ir nāves ēna. Jebšu netaisnība nav manā rokā, un mana lūksne ir šķīsta. Zeme neapklāj manas asinis, un mana saukšana, lai nemitējas. Jau tagad redzi, mans liecinieks ir debesīs, un manas liecības devējs debesu augstībā. Mani draugi ir mani mēdītāji, bet no manas acis asaras pilus Dievu. Kaut viņš tiesu nestu starp vīru un dievu, un starp cilvēka bērnu un viņa draugu, jo tie noliktie gadi ies galā, un es aiziešu ceļu, kur atpakaļ negriezīšos.